Sasēduši te! Varbūt kādu svētku gaidāt? Piegužosiet, te vismaz pēc tam būs jātīra? Ai, zinu, pie visa vainīgs tas Ziemassvētku vecīts ar savu ziemu. Tā ir tradīcija, ka katru gadu Veļteātris veido kādu izrādi Ziemassvētkiem, ar kuru viņi izbraukā visu Latviju. Un es uzduros tieši ar vienu šo ļoti asprātīgi interesantu lūdziņu. Un sapratu, ka jā, šī lūdziņa ir jāiesniedz. Jo viņi ir pietiekami rotaļīgi, jautri, asprātīgi, kas man šķiet, ka Ziemassvētkos ļoti ir nepieciešams. Zakti zāc pavērs būtās, tēpēs paliecīgās skrātās. Par mani apģērbu jūs gan stipri maldāties! Vai? Kur tad mans baltais ziemas kažociņš? Muļķīgās vāveres, tas droši vien jūsu izdomājums! Pienācis jau rudens un jāmaina tie kažociņi, bet nav jau tie kažociņi, jo nav jau ziemas. Nav tas sniegs nav, un līdz ar to kažociņi arī nav. Lācim ir problēmas ar aizmigšanu, ūpim vispār rodas cietā diska sabrukums, no tā, kad visiem ir kaut kādas problēmas. Zvēriem tā ir reāla katastrofa, jo nav sniega, nav Ziemassvētku vecīšu, nav ragavas, kamanas, slīdes. Ziemassvētku nevar notikt. Viņi visi kopā var tikai to problēmu atrisināt, un tas jau arī ir tas tajā Ziemassvētku laikā, kad tu saproti, ka tu daudz labāk ir būt kopā, nevis būt katram atsevišķi. Kur jūs esat redzējuši, ka zaķis ar lāci iet meklēt sniegu? Nu, šajā izrādē tas ir pilnīgi reāli iespējams, un tā arī notiks. Viņi ies meklēt, vēl pievienosies arī vāveres, arī putnu biedēklis, kurš nevar pārtapt par sniega vīru, jo nav jau tā sniega. Es esmu sniega vīrs. Man šķiet, ka tu esi putnu biedēklis. Jā, sapņu biedēklis, tās biedēklis. Tas ir jāmpadracis. Mēs nemācam, mēs tikai jandelējamies un ālējamies un spēlējamies. Tā ir kā spēle, kā rotaļi, ka mēs viņu spēlējot, mēs aizmirstamies no visām tām ikdienas salīdzināšanām un tādām lietām. Tas ir viss tā ļoti mīļi, naivi, balti, tīri un tā. Tā kā iekristu sniega kupanā tāds ir. Visi eži miegā, visi lāči sniegā, visas spēles ālā. Vajadzētu visiem bērniem ar vecākiem nākt šo izrādi, lai ātrāk sagaidītu Ziemassvētkus un arī to pašu Ziemassvētku vecīti, protams. Šo izrādi skatoties ne tikai bērni līdz pārdzīvos smiesies, bet arī pieaugušie. Pats sižeta karkas jau pats par sevi ir nedaudz absurds, naivs, jocīgs un asprātīgs. Tikai savā kaktā gailis, augstu laktā pēkšņi